Sveicieni no Brazīlijas kalniem. Šī ir mana sieva Betsija, un šī ir mana māsa Mirjam, ar kuru no viņām es visvairāk līdzinos. Mana māsa ir ārste, ar uzsvaru uz dzīvesveidu, viņa ir precējusies un ir māte. Savukārt mana sieva ir dabiskās medicīnas mīļotāja. Viņa ir apguvusi vairākus kursus un ir Medset, asociācijas dibinātāja un direktore. Mūsu meita Daniela, kurai ir 12 gadi, jūs drīz iepazīsiet. Sveiki, draugi! Mēs esam ļoti laimīgi. Mēs runājam portugāļu valodā un esam pateicīgi par tehnoloģiju, kas tulko uz jūsu valodu. Mēs esam pilni pateicības, ka varam dalīties ar tēmu, kas mums ir devusi ne tikai fizisku labklājību, bet arī prieku un mieru dvēselē. Galvenā motivācija rūpēties par veselību nāk ar Dieva palīdzību, lai mēs varētu iegūt skaidrāku un jūtīgāku prātu, lai dzirdētu un saprastu viņa vārdu. Kungs Dievs mums ir devis detalizētas veselības rokas grāmatu, iedvesmojoties no viņa vārda, un no Ellen Vita grāmatas, kuru mēs atstāsim šī video aprakstā. Mēs iesakām visiem, kas meklē fizisku, garīgu un emocionālu dziedināšanu. Dieva 8 dabiskie līdzekļi ir uzturs, vingrinājumi, ūdens, saule, mērenība, tīrs gaiss atpūta un uzticēšanās Dievam. Uzturs. Tātad Mirjam pastāsta par uztura principiem. Neatkarīgi no kultūras un katras valsts specifiskajiem ēšanas ieradumiem, tu vari pielāgot, mainīt vai pārtraukt to, kas tev kaitē. Tā ir ieteikums. Neizdari straujas izmaiņas ģimenē. Lūdziet Dievam gudrību, lai jums būtu pozitīva pieredze un iedvesmojošas atmiņas. Izmēģini dažas receptes un pakāpeniski ievies jaunus konceptus. Daži pamata principi. 1. Mūzus pulksten 1:29 sniedz mums perfektu ēdienkarti, kas ir svaiga no radītāja rokām. Pirms pat pirmās Ādama un Ievas maltītes. Augri, graudi, sēklas, rieksti. Vēlāk tika ieviestas dārzeņi un saknes. Centies ēst pēc iespējas pilngraudu, bagātu ar šķiedrvielām. Visu, ko varat ēst neapstrādāt, mēģiniet ēst neapstrādātu. Šķiedrvielas samazina sirds slimību, vēža, diabēta un aptaukošanās risku. Kur dabūt šķiedrvielas? Katru dienu ēdot svaigus, neapstrādātus augļus un dārzeņus. Sēklu bīkšana ir lieliska izvēle. Esi vairāk pilngraudu, ēd brūnos rīsus un pilngraudu maizi, nevis baltos. Pupiņas, lēcas, rieksti un sēklas, lapas un dārzeņi. Plāno ne vairāk kā 3 maltītes. Un pirmā, no rīta, lai būtu visbagātākā, kā ķēniņam. Otrā ēdienreize, agrā pēcpusdienā, kā princis. Un, ja trešā maltīte ir ēsta vēlu pēcpusdienā, lai tā būtu kā ubaga maltīte, viegla un nelielā daudzumā, viegli sagramojama. Augļi ir laba izvēle un grauzdiņi. Starplaikos neēdiet, tikai dzeriet ūdeni. Lai labāk sagramotu, maltītēm jābūt ar 5 stundu intervālu starp tām. Lielākā daļa cilvēku justos daudz labāk, ja ēstu tikai 2 maltītes no rīta un 1 pusdienās, ap pusdienlaiku. Īpaši, ja tev ir vairāk mazkustīga ikdiena un pietiekamas ķermeņa rezerves. Mājās mēs ēdam 8 no rīta un 2 pēcpusdienā, tādā daudzumā, kas mūs padara apmierinātus un enerģiskus. Un vienmēr ir interesanti pēc ēdienreizes doties pastaigā, lai palīdzētu gremošanai. Tas palīdz samazināt glikozes līmeni asinīs. Tagad jautājums.
Ko darīt, ja man nav naudas, lai nopirktu gaļu, vai kādu govs, lai iegūtu pienu? Labāk tavai veselībai. Zini, runājot par jebkuru dzīvnieku izcelsmes pārtiku, gaļu, vistas gaļu, zivīm, sieru, pienu, polām, jo mazāk mēs ēdam, jo labāk. Mūsu ģimene arī izvēlējās veģetārismu. Redzi, holesterīns ir izēviela, lai veidotu dzimuma hormonus. Estrogēns, progesterons, testosterons. Jo lielāka holesterīna uzņemšana, jo lielāks hormonālais nelīdzsvarotība. Veicina vēzi reproduktīvajos orgānos. Sievietēm galvenokārt krūtīs, olnīcās, dzemdē un vīriešiem sēklinieku un prostatas vēzis. Palielināts olu patēriņš veicina agrīnu nobriešanu, pat pirms tam, kad tas ir piemērots pusauģiem. Arī šie dzīvnieku izcelsmes produkti ir skābinoši un veicina locītavu sāpes, kas ir raksturīgas autoimūnām un reimatiskām slimībām. Samazina arī cukura patēriņu līdz minimumam. Tas samazina balto asinsķermenīšu spēju, kas ir imūnsistēmas aizsardzības karavīrs fagocitēt. Tātad ēst iebrucējus, mikrobus. Bez cukura uzņemšanas baltais asinsķermenītis spēja iznīcināt 14 baktērijas pusstundas laikā. Ar tikai 6 teikarotiem cukura aktivitāte samazinās līdz tikai 10 baktērijām. Ar 12 teikarotēm cukura tas ir līdzvērtīgs vienam glāzei gāzēta dzēriena. Tikai 5,5 baktērijas tiek noķertas 30 minūtēs. Ar 24 teikarotēm un saldējumu ir paredzēts, ka viena baltā asins šūna iznīcinās tikai vienu baktēriju. Tātad mēs varam secināt, ka cilvēkiem, kuri patērē mazāk cukura, ir mazāka infekcijas slimību sastopamība. Vingrinājums. Ļoti labs. Vingrinājuma piemērs ir mans vīrs, kurš to praktizē ļoti labi. Viņš mīl nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Pēc tam, kad viņš studēja dārzkopību Šveicē, viņš atbrauca uz Brazīliju un tagad stāda daudz banānu koku. Kopš jaunības man patika skriet, kad man bija 14 gadi. Es nodarbojos ar skriešanu, ar kooperatīvo skriešanu. Tad es izvirzīju mērķus un domāju tā, kad tas auto, kas tuvojas, piebrauks pie manis, man jābūt pie tā staba. Tātad tas man deva papildu jaudu. Fiziskā aktivitāte stiprina sirdi, samazina asinsspiedienu, dedzina liekās kalorijas un palīdz zaudēt svaru, kas nav mans gadījums, un samazina stresu. Izvēlēs dažādus vingrinājumus vēlams ārā un saulē. Sāc lēnām un pakāpeniski palielini slodzi, bet tas jādara regulāri vismaz 30 minūtes katru dienu, svīstot un ar ātri pukstošu sirdi. Patiesi vingrinājumi. Vai, ja tas ir intensīvāks vingrinājums, tas var būt 2 vai 3 reizes nedēļā. Šveicē, kur es dzīvoju jaunībā, bieži lija, tāpēc man patika iet peldēt iekštelpu basēnā. Bet ārā, saulē, dārzā un nodarbojoties ar noderīgu aktivitāti, tas ir patīkami. Mēs varam novākt labas augus. Arī ir labi pastaigāties, tūlīt pēc ēšanas, jo tas palīdz ēdienam labāk sagremot. Paldies, Daniel! Pēc intensīvas darbības ķermenis prasa ūdeni. Tātad, Mirjama, izsakiet šo zāļu priekšrocības. Visi dzīvie radījumi esam atkarīgi no ūdens. Katra ķermeņa funkcija notiek šķidrā stāvoklī. Ūdens ir nepieciešams mūsu elpošanai, kad izelpojam un caur urīnu, un tas ir jāatjauno. Bieži vien parastie problēmas, piemēram, galvas sāpes, aizcietējumi
un daži muguras sāpju gadījumi var tikt atviegloti vienkārši dzerot pietiekami daudz ūdens. Skaidrs un bez smaržas urīns ir labs rādītājs, vai mēs dzeram pietiekami daudz. Pieaugušajam 2 litri dienā ir minimums. Nesen es palielināju savu ūdens patēriņu līdz 3 litriem, un to vajadzētu dzert 2 stundas pēc ēšanas, līdz pusstundai, pirms nākamās ēdiena reizes. Man patīk šī rutīna. No rīta līdz pusstundai pirms brokastīm plāno izdzert 2 līdz 4 glāzes ūdens. Starp brokastīm un pusdienām vēl 2 līdz 4 glāzes. Un 2 stundas pēc pusdienām sāc atkal dzert, mēģinot aprēķināt pēdējo glāzi, lai tā būtu labi pirms gulētiešanas, lai nakts nebūtu pārāk traucēta. Kā ar ūdens izmantošanu? Ārā, Mirjama, domāju, ka tas ir temats, kas tev patīk, augsts ūdens. Jā, bet pēc dažām minūtēm vannā ar ļoti siltu ūdeni. Beigās, ikdienas duša, cik vien iespējams, ir ļoti atsvaidzinoša, un man patīk iedrošināt kontrastdušu ar dažām karstā ūdens maiņām, 2 līdz 3 minūtes, un augsto, kas ir īsāka, no pusminūtes līdz minūtei. Mēs to ikdienā praktizējam arī ar mūsu meitu, kopš viņa ir bijusi jaundzimušā, un tas ļoti palīdz imūnsistēmas aizsardzībām. No ikdienas mēs ierobežojam sevi ar karstā un augstā maiņu, bet pie pirmajām infekcijas pazīmēm mēs palielinām maiņas. Veids berzi uz ķermeņa ar augu eļļu, īpaši jostas vietā. Šis mehāniskais stimuls atbrīvo prieka hormonus. Uzsver Daniela. Šis nākamais līdzeklis ir viens no visefektīvākajiem dziedinošajiem spēkiem dabā, un tas ir arī viens no mazāk saprastajiem un izmantotajiem terapijā. Tas ir saules gaisma. Mana brāļa meita Daniela, pastāsti mums par šī līdzekļa priekšrocībām. Ar tādu ļoti gaišu ādu, vai tev ir bail no saules? Nē, tante, saule nav ienaidnieks, bet mums jāzina, kā gūt no tās labumu. Cilvēkiem ar tādu gaišu ādu kā man vajadzētu sākt ar 10 minūtēm un pakāpeniski palielināt laiku, sagatavojot ādu, lai tā varētu uzņemt labu daudzumu saules gaismas, tieši uz ādas. Mums vienmēr jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nenosvilinātu ādu. Vai jūs zināt, ka pat pārtika ir iesaistīta reakcijā uz sauli? Ir diēta ar zemu tauku un olbaltumvielu saturu. Tika veikti pētījumi ar trušienu, izstādot vienu grupu dārzeņu diētai, bet otru grupu, barojot ar barību, kas bagāta ar taukiem un dzīvnieku olbaltumvielām. Tātad abi grupi tika pakļauti ultravioletajiem stariem, un truši, kas ēda taukainu pārtiku, attīstīja ādas vēzi. Savukārt truši, kas ēda dārzeņu diētu, palika pasargāti. Cilvēki ar diētu, kas bagāta ar taukiem, ātrāk attīsta ādas vēzi. Cik žēl, bet ļoti interesanti. Truši arī gūst labumu no diētas, kas bagāta ar šķiedrvielām, ar zālēm un salmiem. Un vēl viens svarīgs aspekts ir tas, ka acis saņem pilnu gaismas spektru. Tātad pavadiet laiku brīvā dabā, bez brillēm vai kontaktlēcām. Es arī lasīju, ka saules gaisma samazina asinsspiedienu, pazemina holesterīnu un iznīcina baktērijas un vīrusus. Un iespējams visvairāk apspriestais jautājums pēdējā laikā ir tas, ka holesterīns tieši zem ādas pārvēršas par D vitamīnu. Un šodien lielākajai daļai cilvēku trūkst D vitamīna. Jā, šis vitamīns stiprina kaulus.
palīdz novērst diabētu, vēzi, sirds un asinsvadu slimības, uzlabo mūsu imunitāti, jo pakļaujoties saulei, palielinās balto asins šūnu skaits, kas ir mūsu aizsardzības karavīri, un tie nogalina vīrusus un baktērijas. Un tas ir lielisks līdzeklis pret depresiju. Tagad mēs runāsim par citu tēmu, citu līdzekli, mērenību. Mērenība pēc definīcijas ir atturēšanās no visa kaitīga un līdzsvarota labā izmantošana ne tikai uzturā vai saules iedarbē, bet visos ieradumos. Cigārs kaitē praktiski katram jūsu ķermeņa orgānam. Lielākā daļa ceļu satiksmes negadījumu ir saistīta ar alkohola lietošanu. Tie, kas dzer kādu alkoholu, ir lielākā iespēja lietot nelegālas narkotikas. Skasija ir populāra, legalizēta narkotika, un, protams, tā rada atkarību. Aizvieto vecos ieradumus ar labākiem. Iegūsti atbalsta no ģimenes un draugiem. Uztiksies Dieva spēkam, lai uzvarētu. Tīrs gaiss. Mēs varam dzīvot nedēļām bez ēdiena, dienām bez ūdens, bet tikai dažas minūtes bez gaisa, bez skābekļa. Betsī, noteikti tu esi darījusi elpošanas vingrinājumus, lai spēlētu transversā flautu. Dievs mūs ir svētījis ar tik daudz tīra gaisa šeit kalnos. Tas vitalizē asinis, atslābina prātu, nogalina mikrobus un palīdz attīrīt plaušas. Elpo caur degunu, nesmēķē un izvairies no vietām ar piesārņotu gaisu. Turiet savu ķermeni taisnu un uzmanīgi turiet savu pozīciju krēslā. Nekļūsti dusmīgs. Turiet guļamistabas logus atvērtus. Dzinis elpošanas ieguvumi. Atslābini ķermeni, skābekli smadzenēm, lai domāšana būtu skaidra. Palīdz novērst elpceļa infekcijas un veicina dzīvu miegu. Kad jūti, ka sāk augstēties, mēģini 10 minūtes dziļi elpot, līdz seja un rokas sāk tirpst. Skābeklis ir imūnsistēmas sabiedrotais. Reizi nedēļā izliec savu gultas veļu saulē uz dažām stundām vai visu dienu. Atpūte. Zini noslēpumu par ļoti efektīvu ādas masku. Pieraksti. Laba, nakts, miegs. Ko vēl, Daniela? Tev nav jāguļ un jāatpūšas, lai varētu atpūsties. Jau vienkārša rutīnas maiņa, darot kaut ko citu, nekā iepriekšējā aktivitātē, jau veicina atslābšanu. Tātad akmeņu nesāšana pēc smagas matemātikas stundas ir atslābinoša. Tieši tā. Pēc akmeņa nesāšanas tu vari atpūsties, lasot grāmatu. Tātad mainīt starp fizisko un garīgo darbu ir viens no veidiem. Arī pastaiga pa meža skaistumu, pēc intensīvas, stresa ir lieliska. Lieto to Daniela savā mācību rutīnā. Pauzē, izstaigā, padzeries ūdeni, sauli un gaisu, un tava koncentrācija un atmiņa atjaunosies. Tagad par nakts miegu. Dažas rekomendācijas. Guli 7 līdz 8 stundas katru nakti. Ir svarīgi gulēt, kad kuņģis jau ir pabeidzis gremošanu. Esi ēdis agri, apmēram 2 līdz 3 stundas pirms miega. Un viegls ēdiens. Un arī miegs ir saldākais naktī, kad tam iepriekš ir bijusi fiziskā aktivitāte. Tie, kas dienā vingrina muskuļus, naktī labi guļ. Gudrais Salomons saka, celts ir strādnieka miegs, vai viņš ēd maz vai daudz.
Tomēr bagātā cilvēka pārmērība neļauj viņam gulēt. Arī būt ar mierīgu sirdsapziņu un būt mierā ar visiem. Interesanti, kā visi medikamenti ir savstarpēji saistīti. Nekādu alkoholu, cigarešu un kofeīna. Atver logus un ļauj svaigam gaisam iekļūt. Savā mobilajā telefonā vai lietotnē iestatījumos padari ekrānu sarkanāku. Tas samazina zilās gaismas daudzumu. Jo mazāk tu būsi savā telefonā vai citā ekrānā, pirms miega, jo labāk. Pirms miega izlasiet 20 minūtes bībeles, jo tas novērš nakts murgus. Samazini gaismu savā guļamistabā, īpaši baltās un zilās gaismas. Lūdz Dievu, lai tu labi izgulētos. Ir svarīgi labi izgulēties. Palielina dienas veiklību un radošumu. Samazina ceļu satiksmes negadījumu risku. Palielina spēju mācīties un saglabāt to, ko esi iemācījies. Un uzlabo spēju tikt galā ar sāpēm. Ir būtiski, lai katru nedēļu būtu atpūtas diena. Un ļoti palīdz, ja ir arī ikgadējs brīvdienu periods. Nāc pie manis atkal. Atvaļinājumā, Daniela. Plāni jau ir gatavi. Uzticība Dievam. Tagad aicinām manu vīru Danielu komentēt par šo līdzekli. Atgādinot par citu video pieejamību kanālā par Bībeles tēmu 3 eņģeļu vēstījumi. Vai tu tici Dievam? Attiecības ar Dievu rada iekšēju mieru un dod stabilitāti, dod spēku piedot citiem. Noslēpums ir lūgt par tiem, kurus tu nepatīc, un vēlēt viņiem labu. Tu redzēsi, kāda atšķirība tas rada. Uzticēšanās Dievam nes mīlestību mājās un palīdz dziedēt problēmas un traumas, kā augt uzticībā. Uzticība aug ar pieredzi. Lūgšanas, uz kurām atbild, stiprina ticību. Zini, ka Dievs par mums rūpējas kā tēvs, un ja mēs vēlamies viņa klātbūtni un dzīvojam tā, lai viņu neaizbiedētu, viņš nekad mūs neatstāja. Lūgt ir runāt ar Dievu kā ar draugu. Tas mums dod spēku saskarties ar dzīves izaicinājumiem. Tāpēc to sauc arī par dvēseles elpu. Mums šeit, mūsu dārzā, ir stūrītis, kur es parasti lūdzu. Ja tas ir tavā mājā, atvēli īpašu vietu, tikai lai runātu ar Dievu. Tad aizver durvis un meklē viņa klātbūtni. Man patīk lūgt arī vakaros, kā to darīja Izaks. Danielam un Davi bija 3 reizes dienā atsevišķa laika, lai parunātu ar radītāju. Kad mēs ienākam garīgajā kontekstā, mēs vēlamies šeit iekļaut dažas uzsvēršanas par prāta un ķermeņa savienojumu. 9 no 10 slimībām ir savs sākums prātā. Kāds traucējums mājās varbūt pat grauž pašu dvēseli. Rendēšana izjauc prātu. Viltus mācības, piemēram, par mūžīgu elli, kas deg un rada mūžīgu mokas bezdievienu, sniedz sagrozītu Dieva rakstura skatījumu. Kristietība, tālu no tā, lai radītu neprātu, ir viens no tās visefektīvākajiem līdzekļiem. Spēcīgs nervu nomierinātājs. Un, lai noslēgtu šo pieeju, par veselību mēs pieskarsimies mazāk apspriestam jautājumam, bet tik svarīgam sieviešu veselībā, ka puse sieviešu slimību ir saistīta ar apģērba kļūdām. Es ļaušu jums 2 komentēt. Patiesībā, vai tev kādreiz ir jautājis tavs ārsts par tavu apģērbu? Retu reizes piekrīt, bet šī trūkums nemazina svarīgumu ņemt vērā dažas apsvērumus. Pirmkārt, ideālai veselībai ir nepieciešama ideāla asinsrite. Tomēr to nevar panākt, ja ekstremitātes, rokas un kājas, kas ir tālu no vitālajiem orgāniem, ir augstas
un neaizsargātas ar nepietiekamu apģērbu. Kamēr 3 vai 4 reizes vairāk apģērba tiek izmantots uz ķermeņa, kur atrodas vitālie orgāni, noslogojot sirdi, kuņģi, aknas, iegurņa orgānus ar pārmērīgu asins daudzumu. Otrkārt, katram apģērba gabalam jābūt pielāgotam ķermenim tā, lai tas neobstruktu asinsriti un ļautu brīvi un pilnībā elpot. Neatstāj pēdas uz ādas, veicinot arī brīvas kustības un pareizu stāju. Pievērs uzmanību arī tava apakšveļa, gan apakšējā, gan augšējā nedrīkst traucēt pareizu asinsriti. 3. Arī biblisks priekšlikums. 5. pantā no 5. Mūzus grāmatas. Tātad vietā, lai vilktu tik modīgas džinsus, kas mēdz turēt intīmo zonu mitru un noslēgtu, veselīgāk būs izvēlēties tieši sievišķīgu apģērbu, piemēram, kleitu vai svārkus, kas nodrošina labāku ventilāciju. Kopā ar intīmās higienas ieradumiem tiek samazināti nopietni ģinekoloģiski un urīnceļu traucējumi, starp daudziem citiem. Galu galā, noteikti ir tikai neliela pieskāriena tēmām, kurās mēs varam, un mums vajadzētu padziļināt mūsu pētījumus un pārdomas. Lai notiek Dieva griba, un ja tas ir tavs vēlējums, turies pie šīs solījuma. Dievs ir tas, kas darbojas mūsos gan gribēt, gan darīt, saskaņā ar savu labo gribu. Cielatiešiem 9.13. Ticība un uzvara.